visi esat sastapušies ar darba likuma prasību, svētku dienu ir jāapmaksā, kur tad šeit tā svētku diena ir. Tātad šeit svētku dienas nav, šeit ir darba dienas, kuras ir jāstrādā un stundas, kuras ir jāstrādā. Tātad apmaksa dzīvo kaut kādā citā vietā. Secinājums par papildu brīvdienas apmaksu. Kas ir papildu brīvdiena? Mums likumā tālāk mums būs arī minēti tie panti, kur tas ir rakstīts, ja? Un ar tādu dienu mēs tieši tūlīt maijā sastapsimies par to kompensāciju. Kā es teicu, ka dabā tie varētu būt apmaksājumās dienas ne 20, bet visdažādāk, īpaši tad, kad tās 6 dienas nedēļa ir un tā tālāk, bet ja mēs runājam tieši par tām 20, tad, zināt, ja likumā nav par to rakstīta, jāizvar to pašam. Es, piemēram, esmu piekritējis tai metodē, kas, respektīvi tā, vai no kalendāra nedēļās pieprasam atvaļinājumu un darbinieks piešķir, un tad mēs meklējam darba dienas. Ja darbinieks pieprasa atvaļinājumu, piemēram, līdz 28.